pēc iepriekšējā video uploadošanas un nopostošanas. Es gulēju gultā, saskums. Un domāju, kāpēc man tas sanāca viņš tāds, kāds viņš sanāk. Kur atbildi uzreiz atnāca. Sapratu. Tā laika es uzreiz neļāvos uzreiz. Tad, kad es gribēju viņu taisīt, tad bija, nē, saulīti jāpagaida. Nav smuga diena. Un tad viena diena, otra diena nav saulīta. Tad vējš kaut kāds parādās, tās pūš, un tad vēl lietus. Un laiks tikai paliek sliktāks un sliktāks. Un tad beidzot, kad es esmu saņēmies, labi, vienalga kāds laiks. Labi, filmēšu. Vienalga kāda istaba, filmēšu. Galvenais ir informācija. Tad es nosēžos. Un tad es jūtu. Iekšā jau sablīvējums dūts. Un es zinu, ka nebūs īsti labi. Bet vienalga jādara. Un tad es mēģinu to pēc iespējas labāk to plūsmu laist cauri, bet tāpēc, ka es viņu kontrolēju jau, ir balss saites jau savalkās nedaudz, līdz ar to balsī ir iekšā troksnis neliels, ko pat nevarēja tur dzirdēt. Un tā laika vēl tā plūsma nevienmērīgi nāk, vārdi labi neliekās. Tā vietā, lai viss tas notika kā strautiņš tekošs rāms, tas šķaud kā krāns. Un viss tikai tā laika, ka es uzreiz neļāvos. Tā vietā, lai uzreiz, es saku nē sev. Es pasaku nē un nobloķējās tā plūsma. Bet, nu jā, katru reizi, kā es saku nē, es iet dziļākā tumsā. Katru reizi saku, kā es saku nē, vēl dziļāk. Un pēc tam, lai sāku plūst, tās blīvs jau ir kaut kas palicis, sablīvējums, kaut kas. Un tad grūtāk sākt, jo jāiekustina tas viss ir. Jāsāk ļautam nākt, tad ir grūtāk sev pacelt atpakaļ. Un tad ir tādi, kad sāk kaut ko darīt, nesanāk. Jo tas trīcekls ir iekšā. Tas trīcekls neļauj smuku visu uztaisīt uzreiz. Tad es to domu tā it kā izdomāju. Un tad nākamā doma bija, fuck, es to daru gadiem. Es gadiem sev saku, nē, nevaru, nav iespējams vēlāk. Kas tāds vispārējais liek kaut ko tādu darīt un tam līdzīgi. Visu laiku sev nē. Un ja es gadiem to taisu, cik lielā tumsā jau es esmu iekšā. Un tad nav brīnums, ka tās sajūta ir tāda, kāda viņi ir. Ka, kungs, viss ir tik smags, viss ir piebesīs, gribās kaut ko darīt, bet nezinu, ko darīt. Jo galvā automātiski ir nē. Tik bieži teikts nē, ka tas ir palicis jau ciklā un neapzināti. Un tu pat nevar, tu var prasīt, ko es gribu darīt. Un tāpēc, ka automātiski ir nē, tad jebkurš, kas nāk, jau ir pateikts nē. Līdz ar to ir tā, ka smagums sajūta liekas, un uz laiku ir nogurums, nekad nevar izgulēties. Es nekad nevaru izgulēties, lai cik ilgi gulētu. Vienmēr, kad es ēdu, es it kā pāda vēders ir pilns, bet mutē visu laiku gribās kaut kādu garšiņu. Visu laiku kaut ko gribas dzērt ūdeni, ir kā padzeros, bet te pašā laikā vienalga nedaudz slāpst. Visu laiku nav labi. Visu laiku ir nērti. Nogurums mūžīgais. Besis. Tāds besis, ka vienkārši gribas sarauties čokurā un raudāt. Un paraudāt nevaru. Gribēdams nevar paraudāt. Un tad atskatoties uz visu, kas ir bijis, nu jā, nav brīnums. Augstskolā mācoties, ejot pār Ķīpseles tiltam, ir domas, kādas būtu, ja es ieliku kanālā. Kādas sajūties tad būtu? Es uzpeldētu un paspētu ievilkt gaisu, vai man peldētu pa labi vai pa kreisi, uz kuru krastu es peldētu, un ja man savrauj krāmas, vai es vispār varēšu papeldēt. Vai kāda cita doma, kā būtu, ja es pieliktu stobru pie galva. Kā tas būtu? Ir kā jau vienkārši nospiest mēlīt un viss. Bet tā psiholoģiskā doma, kas tur iekšā ir. Bet tad es domāju,
Varbūt tā domā pašnāvnieki, varbūt šī ir tā depresija, bet nē, nevar būt, jo man nav problēmas it kā ar alkoholu, es nedzeru, un tas, ka nav alkoholisms, man nav īsti atkarības. Un negliek nāzi pie vēnām, netaisos griezt. Ka izdomāju savā galviņā, kā tas būtu, ja es paņemtu tutenītu, pielikt pie sirds, un tad, kā man vairāk baila? No tā, ka es nomiršu, vai no tā, ka es nenomiršu? Un tad šos pāris mēnešus bija uz domu, kāpēc es vispār ceļos? Kāpēc es vispār atveru acis no rītiem? Kādā jēgā? Labums, kā? Un izrādās, tā ir depresija. Sapratu, pēc tā video uploadošanas sapratu, ka tā ir depresija. Es laiku izrādās esmu depresijā. Bet es sev teicu, ka tā nav depresija, jo es nedarbojos tā, kā parasti viss darbojās. Ko es uzskatu, ka cilvēki darbojās? Iet, dzer, pīpē, narkotikas vai kraizās. Un tad es domāju, nē, tā depresija vēl kaut kas sliktāks. Un tad tas bišķi man turējis laikus to robežu vēl lielākā tumsā ielikt, jo man ir bijis galvā visu laiku, varbūt sliktāk, un līdz ar to tas gan pozitīvi, gan negatīvi. Pozitīvi tas, ka es vienmēr esmu noturējis, neesmu pārgājis galīgā tumsā, un es laiks stāvēju uz robežu, bet tā pašā laikā neesmu darījis, lai tikt ārā no viņas. Lai nu kā, tā ir... Es laikas depresijā jau gadiem depresijā. Un tas manējais, jo viss tas ēšana, dzeršana, tas ir tikai, lai sajust kaut ko savādāk. Tā doma par ielikšanu kanālā ir tikai tādēļ, ka es vēlos just kaut ko savādāk, lai man beidz tas, lai es kaut uz brīdi nejūtu to sajūtu. Tāpēc man patīk gulēt, jo kamēr es guļu, es to sajūtu nejūtu. Tad es jūtu to, kas sapnī notiek. Līdz ar to manējais veids, kā es bēgu no tās sajūtas visu laiku, ir ar seriāliem. Es skatos seriāls, filmas un spēlēju spēles. Un tad papildus tam vēl kaut kādu informāciju lasu, pameklēju. Bet tas jau viss man ir piegriezies pēdējo pusgadu laikā, vismaz vai pat vairāk. Man īsti nav ko skatīties, man īsti nav ko spēlēt, jo viss jau ir līdz kaklam. Tad man meditācija ir. Tad to meditācijas laiku bišķīt, un tā arī ir piebesījusi. Dzīve piebesījusi. Nav brīnums, ka man atkal nāk virsū domas, ka varētu aizbraukt kaut kur varētu aizbraukt. Vismaz kā aizbraukt, tu paliek labāk uz īsu brīdi. Biju aizbraukt uz Nīderlandi, atbraucu atpakaļ, aizbraucu atkal uz Nīderlandi, atbraucu atkal atpakaļ. Pēc tam aizbraucu uz Angliju, atkal atbraucu atpakaļ. Jo tā tums visu laiku seko, jo es esmu tas tums radītājs. Uz brīdi es sev pasaku, jā, dodos, aizbrauc to brīdi labi, pēc tam es turpinu sev teikt, nē, un atkal es atpakaļ tumsā. Fascinējoši un skumji, bet fascinējoši. Nebija tā aizdomājies, un pateicoties tam video, es saprotu to, ka es esmu depresijā. Un tā, ka es saprotu, ka es esmu depresijā, tad ko es darīšu? Kā es dabūšu ārā no tums? Variants ir tāds, ka es jau sāku teikt jā. Tā vietā, lai teikt nē, es nevaru, es saku jā, es varu. Un jo vairāk es to teikšu, jo ātrāks un tā tums ej ārā. Nu, redz, interesanti. Katru reizi, kā es jau pasaku jā, paretam, tad man paliek labāk uz to brīdi, bet tad uzreiz nāk viss melni augšā, tas duļķi. Viens no tiem ir savas vērtības apzināšanās, kur man ir, kas es tāds esmu. Kas es tāds esmu, lai kaut ko darīt, kas tāds, kāpēc es esmu pelnījis būt gaismā, ar ko es esmu izpelnījies.
Man nav ko parādīt. Es esmu lupata. Niecība. Un tas un atpakaļ tumsā. Un turpin sev sist un sist un sist, lai es tik sēdētu tumsā. Ceļš ārā no depresijas ir it kā vienkāršs, bet te pašā laikā visu laiku sev jākoriģē. It kā jāatgādina, kāpēc to sev dari. Bet pirmais ir saprast, ka tu tur esi. Tā kā biežāk jāsaka jā. Sev jāsaka biežāk jā, neskatoties uz apstākļiem, neskatoties, ka līst un vējš pūš. Un skatīties, kur tas ved. Ļaut tai plūsmai beidzot plūst cauri un sajusties vieglāk, nomest to smagumu, atbrīvoties no tā beša, pa visu piegriezies, visu no tā tikt vaļā, ļaut, lai viņš plūst. Un dzīve skaistāka kļūst. Jā. Un tā visu nakti, gandrīz ne, bet vairākas stundas šito domas, lai vairākiem aspektiem, lai vēl kārtīgāk saprastu. Jā.